esam šeit labdarības futbola turnīrā, kuru rīkojam jau 4. gadu pēc kārtas. 2. gadu pēc kārtas viņš tiek rīkots kopā ar Futbola federāciju. Un mums ir izdevies viņu šogad uztaisīt tādu diezgan ievērības cienīgu, jo mūs bez DHL Express piedalās vēl 15 komandas. Tad visa saziedotā nauda nonāk SOS bērnu ciematiem, aktīvā dzīvesveida popularizēšanai un viņu aktivitātēm. Atvartot labu mērķu vārdā, tas vienmēr ir forši, un tas rezultāts ir sekundārs. Protams, tajās 12 minūtēs laukuma tev baigi gribās uzvarēt, bet tas nonāc nost. Un saprot, mēs jau to visu darām ne jau dēļ tā, lai būtu 1. vai 5. vai 7. bet tāpēc, lai palīdzētu bērniem un atbalstītu. Principā baigi foršais veids, kā pavadīt sestdienas pirmo pusi. Jūtamies ļoti labi. Forši, kad esam zem jumta, jo ārā lietus ir. Pasākums arī uzskatām, ka ir ļoti pareizs tādā ziņā, ka mēs atbalstam cilvēkus, kuriem ir svarīgi saņemt šo atbalstu. Un, protams, futbols, kurš visus apvieno, un padara, kā lai saka, šo dzīvi interesantāku. Kā veicās komandai līdz šim brīdim? Man liekas, ka veicas ideāli. Pirmā spēle bija neizšķirts, bet 2. un 3. mēs vinējam. Diezgan pārliecinoši un turpinām. Ko pašiem gribas iegūt? Kādas emocijas, atziņas varbūt no šīs dienas? Protams, ja kaut ko dari, tad dari to no visas sirds un dari to vislabāk. Pirmā vieta, mūsu mērķis, tā kā ejam tur, un tad, protams, kā lai saka, emocijas, saņemt labas emocijas. Godīgi sakot, redzēt šo turnīru, es pats gribētu piedalīties, tas ir pats galvenais, bet, diemžēl, es bišķiņ aizkavējies un nepaspēju, bet nākamgad obligāti ir. Varbūt ir kāds novēlējums visām komandām, kas piedalās un visiem, kas atbalsta šo turnīru? Pats galvenais, lai būtu vairāk pozitīvas emocijas, vairāk uzvaras un, protams, bez traumām. Un nākamgad, lai tas turnīrs būtu vēl ar vairāk komandām un ar vēl lielāko iesaisti, bet man ir pārliecība redzēt šo pasākumu, ka tā arī būs pareizi. Mums šeit ir svarīgi būt, mēs šeit esam jau 2. gadu un mēs ļoti atbalstam SOS bērnu ciematus, arī ne tikai labdarības turnīros, bet vispār arī uzņēmumā vienmēr esam atbalstījuši. Un arī mūsu uzņēmumā mums ir ļoti svarīgas ģimenes vērtības, kā jūs redzat, mums arī šodien ir daudz bērni fani pievienojušies, tāpēc man šķiet, ka DHL un Latvijas Futbola federācija dara tiešām superīgu darbu atbalstot bērnus, un šis ir arī foršs pasākums un foršs veids, kā pavadīt sestdienu. Tad kādu komandu atbalstat? Par ko fanojat? Par Regulu Baltiju. Kāpēc jums ir svarīgi piedalīties un atbalstīt šo komandu? Tas ir kopā būšanas laiks, un mēs visi kopā viens veselums atbalstam, panojam un priecājamies. Sports ir svarīgi. Emocijas fantastiskās, jo tiešām tas ir tā vērts būt šeit, izbaudīt visu šo atmosfēru un principā jā, mēs esam ļoti priecīgi. Neskatoties uz to, ka mums šodien ļoti neveicās, bet tā ir mūsu pirmā reize, līdz ar to es domāju, ka nākamgad būs jau labāk. Mūsu kapteinis. Šis turnīrs notiek sadarbībā ar SOS bērnu ciematu, un mums ir jāatzīst tās attiecības jau ilgadējas ar SOS bērnu ciematu, un mēs visādos pasākumos piedalāmies atbalstam. Tad ļoti laba kombinācija – sports plus atbalsts, kāpēc ne? Mēs visi zinām, ka tas ir labdarības turnīrs, un šim pasākumam ir ļoti labs mērķis. Līdz ar to piedalīšanās šajā pasākumā ir tieši šī laba mērķa dēļ. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, jūs paskatāties, kāda atmosfēra, kādi atbalstītāji. Man liekas, tas ir tā vērts. Vārti pa vārtiem, uzvara pēc uzvaras un aizgājām. Galvenais labi pavadījām laiku.